Čau! Ir jau otrā diena. Pēc, kad laiks ātri skrien. Ceru, ka visi ir atgājuši no jaungada svinībā. Un šodien jums parādīšu vienu no saviem mīļākajiem trikiem. Tātad šajā trikā es izmantoju tikai 3 kārtas. Tā, krusta 2 paņemsim. Paņemsim krusta 3. Un paņemsim vēl sirdsdūdzi. Tā. Tās paņemsim malā. Tā, jūsu uzdevums ir sekot sirdsdūdzim. Sarkanai kārtī. Tā ir naudas kārtas. Nu, ja jūs atminēsiet, jūs tāpat nebūsiet nekādu naudu, bet jūs nevarat arī zaudēt. Tāpēc aiziet. Tā, bet es nemaisīšu ātri, tā kā to dara Amerikā, bet lēnām, lai jūs varat izsekot. Tātad sekoju dūzim. Uz 3 es sākšu. Esiet gatavi. 1, 2, 3. Mēģiniet izsekot. Sekojiet līdzi. Sakiet, ja seju prātru. Labi. Tas bija tikai tāds kā mēģinājums. Kā tev liekas, kur ir jūsu kārts? Sarkanā. Šeit? Visi izvēlas vidējo, bet tur ir melnā. Arī melnā, un lūk, malā ir sarkanā. Es zinu, kas bija problēma. Es gāju pārāk ātri. Labi. Šoreiz būšu lēnāks. Vēl lēnāks. Labi, sekojiet dūzim, ja? Mazliet apmaisīšu. Mēģiniet izsekot. Man liekas, jūs man pieķērāt. Tā, nu, kurš ir dūzis? Šis? Visi izvēlas to, bet tas ir 3. Te ir 2, un lūk, šeit ir jūsu naudas kārtas. Es zinu, kas ir pa problēmu. Man ir 3 kārtas, bet tev ir tikai 2 acis. Jā, tā ir tā problēma. Tad, nu, es nolikšu vienu kārtu malā, lai būtu tikai 2 kārtas. Un mēģiniet tagad izsekot dūzim. Kā jums liekas, kur dūzis? Nepareizi. Šeit ir abas melnās kārtas, un lūk, šeit ir dūzis. Paldies! Vakar man uzrakstīja meiteni un teica, ka neviena nebūs mājās. Aizbraucu pie viņas, klauvējos zvanos, un tiešām neviena nav mājās. Līdz rītdienai.